Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministres kundze, dāmas un kungi. Es gribēju pateikties mūsu ārlietu ministrei Bražas kundzei par šo ziņojumu. Tāpat paldies arī no mūsu frakcijas kolēģiem, ka jūs vakar pieteicāt un izrādījāt faktiski savu cieņu ar klātbūtni mūsu frakcijā, lai mēs pārunātu vairākas lietas. Un es šai kontekstā vēlētos piezīmēt, ministres kundze mums norādīja, lai mēs iepazīstamies ar viņas aktuālo interviju par to, ka būs pozitīvas lietas Latvijā. Es iepazinos šo jūsu interviju, iepazinos arī ar šo ārlietu ziņojumu detalizēti, iepazinos arī ar Svetbank bankas finanšu institūtu veikto Baltijas valsts nodokļu slogu salīdzinājumu Baltijas valstīs. Un tad, lasot šo jūsu interviju, citēju, mūsu darba spēka nodokļi ir konkurētspējīgākie Baltijā. Tāpat dienā vakar publicētais, vismaz dienas biznesa ziņa arī pārpublicē, šī atziņa no Baltijas valstu nodokļu slogu salīdzinājuma, ka neskatoties uz nodokļu reformām, veiktajām reformām, kuru mērķis bija vienkāršot nodokļu sistēmu un uzlabot Latvijas konkurētspēju reģionā, Latvijā arvien ir augstākais kopējo darba spēku nodokļu sloks Baltijā. Tāda maz niansīta. Ko es gribu teikt, kolēģi? Ka mēs par ekonomiku, par mūsu investīcijām, par tautsaimniecības noturību ārlietu kontekstā runājam ļoti maz. Mēs arī pārunājām ar jums ārlietu ministrijas lomu Eiropas Savienības fondu investīciju kontekstā, kur beidzas ārlietu ministrijas kompetence un kur sākas mūsu valdības kompetence. Un tad paņemam šo salīdzinājumu Eiropas Savienības fondu progresa 21. un 27. gadam, un mēs ļoti labi un uzskatāmi redzam, ka valdība absolūti netiek ar šiem mājasdarbiem galā. Nec apstiprinātie ministra kabineta noteikumi investīciju portfeļiem, nec atlases projektu, nec noslēgtie līgumi, kur nu vēl maksājumi. Vairākas nozares ministrijas pat nav sākušas kādus maksājumus. Kolēģi, mēs stāstam no šīs tribīnes, cik plašas iespējas attīstīt mūsu tautsaimniecību dod mūsu dalība Eiropas Savienībā, bet pieejamos finansējumus mēs nedz apstiprinām noteikumus, nedz sākam viņus darbināt, lai attīstītu mūsu tautsaimniecību, veicinātu mūsu kopējo arī budžeta ieņēmumu apjomu. Mēs runājam, cik ļoti svarīgi mums ir nauda aizsardzībā, cik mums procentu būs 3, 4, Trumps prasa 5, mēs arī visi vienā dziesmā dziedam, ka vajag 5%, bet kā nodrošināt, lai mūsu iekšzemes koprodukts būtu pienācīgs, lai ar šiem procentiem mēs tiešām būtu spējīgi aizsargāt savu valsti, lai mēs spētu samaksāt par tām vajadzībām, kuras burtiski kliedz pēc finansējuma. Tā ir liela problēma. Un, ja mēs raugamies arī ar mūsu strateģiskiem partneriem, investīciju portfeļu salīdzinājumu, pat salīdzinājumu uz skaitļos, gan Amerikas Savienoto Valstu, kas ir nenoliedzams mūsu galvenais sadarbības partners, strateģiskais partners, tad šie skaitļi, kolēģi, ir tādi, kad mums zināms kauns. Mums ir jāstrādā daudz aktīvāk, īpaši uz mūsu strateģisko partneru investīciju piesaisti mūsu reģionā. Tā ir Amerikas Savienotās Valsts, Lielbritānija, arī Polija un citas valsts. Mums ir jāveicina mūsu konkurētspēja, lai ne tikai nebūtu šī kļūda, kad mums ir augstākie un nekonkurētspējīgākie darba spēka nodokļi, bet lai investīcija vide kopumā būtu pievilcīga. Katram nozares ministram, kurš dodas uz ārvalstu vizīti, ir jādara viss iespējamais, lai rastu risinājumu, kā uz šejieni piesaistīt papildus finansējumu. Un tas nav tikai ekonomikas ministrs, kam šobrīd diezgan grūti iet ar šo darbu. Tas ir primāri valdības vadītājs uzdevums katram ministram. Vienalga, izglītības ministrei ir uzdevums šejieni, lai būtu šeit izglītības institūcijas no visas pasaules, kuras papildus rada pievienoto vērtību. Kultūras ministrei ir iespēja radīt uz šejieni pasākumus, izglītības ministrei sporta pasākumus, lai šeit būtu vairāk investīcijas, gan aktivitātes, īpaši mūsu strateģisko partneru aktivitātes. Es domāju, ka mēs to ļoti labi saprotam. Drošība, pat par sevi mums kolēģi ļoti labi šo izstāstīja gan kolēģis Smiltēns, gan Raimonds Bergmans. Un
Andris Kulbergs, kurš vada šo komisiju, kur mēs skatāmies par Baltijas jūras 10 valstis, gan par šo enerģētisko noturību un citām jomām, bet katrs arī Saeimas parlamenta deputāts, kurš dodas vizītē, vai šobrīd dodas uz Amerikas Savienotajām valstīm, tikties ar kongresmeņiem no vienas partijas, vai kolēģi, kas dodas uz Lietuvu, uz Poliju, katrs skatāmies, katram ir kāds savs mazais mājas darbiņš, kas katram ir jāizdara. Lai uz ārpusi mēs visi esam vienoti, neatkarīgi, opozīcija vai koalīcija. Šī valsts ir mums visiem kopīgi iekšējām lietām, kas šobrīd vada valsti, un kādai šai vadībai būtu jāizskatās jau pēc 3 mēnešiem, gan jau mēs paši tiksim galā, bet ārlietas ir absolūti vienotas mums visiem. Īpaši drošība un ekonomiska aizsardzība. Būs mums resursi, ko aizsargāt savus cilvēkus sociāli, būs mums resursi, ko viņus aizsargāt arī militāri, un būs arī mūsu valsts. Un lai šeit vēstnieki, šajā valstī rezidējušie vēstnieki, un viņi pārstāvi nerakstītu savos ziņojumos, ka mēs kārtējo reizi nespējam vienoties ne par ko, ne par Latvijas bankas vadību vai par kādiem citiem nozīmīgiem notikumiem vai amatiem, lai mēs neskatāmies vienkārši smieklīgi. Tāpēc ārlietas tā ir lieta, kas, es domāju, mūsu lielos vilcienos noteikti vieno. Strādājam visi, katrs savā darbā, cik vien labi varam, lai uz ārpusi mūsu valsts izstāsta cienīgi, lai mūsu tautsaimniecība ieplūst papildus resursus, īpaši no mūsu strateģiskiem partneriem. Un nevis procentuāli mēs salīdzinamies. Mēs mēdzam teikt, ka mēs procentuāli, ka mēs ieguldam summāri vienu salīdzinājumu, bet procentuāli, ka mēs esam pārāki par citiem. Nē, skatāmies summāri. Un summāri, kolēģi, šie skaitļi ir gaužām bēdīgi. Mēs esam maza valsts. Mēs saprotam, ka mūsu tautsaimniecībā, ja būtu 10 miljārdi izkliedētas investīcijas relatīvi īsā laikā, mūsu kopējai valsts izaugsmē tas dotu milzīgu potenciālu. Tās nav lielas summas, ja mēs skatāmies pasaules mērogā. Bet, lai šādas summas mēs papildus piesaistītu, mums katram jāpild savu mājas darbu. Un vēl jau vairāk arī šie pieejami Eiropas Savienības struktūru fondu līdzekļi ir vienkārši jāapgūst, jēdzīgi jāapgūst. Šie atlases nosacījumi un konkursi jāizsludina, un šie resursi jālaiž mūsu tautsaimniecībā pēc iespējas ātrāk. Mēs muļļājamies un atpaliekam. Ja ar tiem resursiem, kas mums ir pieejami, tie ir mājas darbi, kas vairs nav tikai ārlietu ministrijas, tie ir valdības kopējie mājas darbi. Un mums ir jābeidz varbūt mazāk vienam otru vainot, gari runāt, bet vairāk jāsāk strādāt. Paldies! Paldies! Vārds